Vai ies tā. Ko tu dari? Tu jau kaut ko reiz tā. Ai, man aiet stuja tagad. Cik daudz svets jau nodega? Tā viss. Tagad stāv. Tā farmā tik ļoti. Tēti? Viss gan neiztega. Sievi. Sievi iztega. Es varbūt izdegu sveces. Papa? Un šajā dziesmā ir tādi vārdi. Tāds zīmīgs arī datums ir 7. jo ir. Teksts vārdi tie deļoļi paši par sevi un uzrakstīti diezgan pašēni un karalis līmenis ir iekomponējis viņus tur vairāk gadu garumā, bet pirmo reizi laikam tur Diāna tā ideja, kad apvienot viņus kaut kādā vienā tādā dejojumā, vienā tādā koncerta. Tagad tā īsti esmu apjautis, ko tur esmu uzrakstījis. Varbūt tā īsti neesmu. Bet simbolu var, ja es tā distancējos no reliģijas, simbolu valodā tas jau sen bija zināms un sen bija pilnīgi skaidri pateikts. Ja vienalga, kādos mēs arī reliģijas sistēmās vai senrakstos skatītos. Ja mēs par pašu radīšanu iedomājamies, no kā mēs esam radīti, tad izrādās no vārda vai topu. Un tas nav viss kaut kāds tāds, kaut kāda teika vai kaut kas tāds, vienkārši lai pateikt, bet tās ir arī ļoti konkrēts enerģētisks process, ko slēpj sevī vārds. Un tas, kā šī atzimšana arī, piemēram, Latvijas neatkarības atzimšana, kur mēs arī vakas iezvanījām zināmā veidā, mēs jau iezvanījām ar vārdu. Jo faktiski tajā laikā tā enerģija, tā atmodas enerģija, tā atzimšanas enerģija, tikai ar vārdu. Ar vārdu, ar drosmīgi pateikt vārdu par patiesību, par okupāciju vai neko citu mēs nedarījām. Un iedomājieties, vienkārši patiesa vārds pacēla spārnos cilvēkus no bailēm atbrīvoja. Viņai tā enerģija, ne jau tur kaut kas vairāk bija, tā enerģija iedeva viņiem, viņi bija riskēja ar visu, ja, viņi bija gatavi ziedot dzīvības un arī ziedoja, ja, lai šo patiesību, teicam, vai brīvību vai neatkarību, bet principā tas bija vārds. Un šobrīd mēs esam uz tā sliedē, sākās dzelzceļš, tad jau tā pasaule iet uz bojāju. Un te mēs esam jau pie otras dzelzceļš kā tāda vērtības sistēma, kas nomainīja dabīgo zirgu un tā tālāk, ka šis dzelzceļš tagad arī faktiski iet bojā, jo tā vērtības sistēma, kur viņš uzcelts dēļ tādas saskaņas, jo tas ir ekonomiskāk, lētāk, viņš neprasa tik daudz tos resursus, lai pārvietotu kā cilvēku vai kaut kādu preci no vienas vietas uz otru. Bet izrādās nav vajadzīgs šajā patērētāju sabiedrībā. Viņiem viss kā pa daudz, viņiem pa daudz pārtika nav kur likt, viņiem to nav kur likt, kultūras pa daudz. Kā nākotnes domājošiem vai zaļi domājošiem nebūtu vairs vērts cīnīties, jo pēc tās loģikas, tas klimata sasilšana, lielāko ledāju kušana, visu to kas tagad tie procesi, kas notiek un pie tam progresijā un pie tam ne matemātiskā, bet pat ģeometriskā, jā. Tie tādi, kas iedziļinās, tad faktiski, ja viņš nezinātu par tādu otro atnākšanu ar vārdu, tad nebūtu nekāda vairs tā enerģija vai spēja vispār kaut ko darīt. Jā, pat bija tas olainas šausums, ja, kur
kur meži nomirst hektāriem, ja, un viss. Bet kas tas īsti ir par vārdu, par 1. vai 7. Tas simbolizē mūsu garīgo atzimšanu, jo mūsu garīga atzimšana notiek ar ļoti vienkārši, notiek ar vārdu. Visu pamatā ir vispār, lai process, kaut kāda dzīvības process manā dvēselē vai manā tautā vai cilvēcē notikt, ir vajadzīgs ūdens. Ja? Kā dabā ir vajadzīgs ūdens, vienkārši nav ne dzīvība. Mēs, kad skatāmies filmu par ūdens, pat uguns nedeg, ja viņam nav ūdens. Ja? Degšana nevar notikt. Un ūdens ir visvecākais pazemības simbols. Un ūdens faktiski, šī pazemība, tā ir tās pirmais un paši pamats, par ko, ja tās nav, tad vispār nevar runāt par kādu atzimšanu, atmodu vai kādu. Nu, pazemība ir ieskaitīta jau gadiem lama vārdu kategorijā, un tāpēc es domāju, tiem cilvēkiem tā alkatība, pazemībai. Kāpēc tieši pazemība? Ja jūs skatieties visās reliģijās, tur budisti, džainisti, tur musulmaņu, korānus, vienalga kurās, jūs redziet, ka visur notiek šo cilvēku vingrināšanās pazemībā. Ja? Viņu labi tā lūkšanas vai tur liekas, kāpēc. Un tas tomēr izrādās, tas ir tas pamats. Un tāpēc tā ūdens, ko Viktors ienes, tā ūdens ieplūšana, ienešana šajā akcijā, tas ir vispār, kas mūsos katrā sevi ir kaut kādā veidā ir jāatdzīvina. Un viens no tādiem, arī tādām kosmiskām formulām, ko jūs atradīsiet mūsu tautas teikās vai pasakās, ir tas, ka pacietība ir žēlsirdības māte. Un, lai top vārds 7, lai žēlsirdība nāk, jo mēs jau varam katru sevi it kā šo žēlsirdību, es esmu žēlsirdīgs, ja? Bet reāli žēlsirdība var tikai tad, ja ir pacietība. Un pacietība tiek definēta, kā jau zaļā skolā esmu paudis, kā viens no lielākiem kosmiskiem noslēpumiem. Tas ir tāpēc, ka tajā kosmiskajos likumos, tik cik es esmu pacietīgs pret citiem, tik debesi var būt pacietīgi pret mani. Ar kādu mēri jūs mērīsiet, ar tādu es jums atmēršu. Piedod mans parāds, kā es piedodu saviem parādniekiem. Mēs varētu jau kādu šo formulu pateikt, bet respektīvi, ja jūs atskatāties savā dzīvēs, savās tur, tad cik ārkārtīgi pacietīgiem jābūt tiem eņģeļiem, teiksim, kas rūpējās par mūsu, lai mēs šeit vispār varētu pastāvēt. Bet viņi nedrīkst būt, viņi drīkst būt tikai tik atmērīti, ar cik mēs atmēram, ja? Un respektīvi, un tā ir vesela tēma par pacietību, ko es varētu runāt, bet tā ir tāda žēlsirdības māte, jā. Ja mūsos, vai bērnos, vai redzat, ka trūkst žēlsirdības, tad mums jāmāc viņos pacietība, jā. Bet ūdens, jeb šī pazemība, bez tās tā vispār ir pamats, uz kā vispār, jeb kas dzīves pastāv, gan fiziskā dabā, gan tur. Tālāk, pa citiem, pa pirmo vārdu. Pirmais vārds ir mīlestība dabīgi, to Dievs, jā, Dievs ir mīlestība. Bet arī tā ļoti viegli pateikt, mīliet tagad visus, un mēs tagad jau rīt visus mīlēsim. Ja uzreiz dabuniet to dimantu zirgu, ja, tad vispirms ir vajadzīgi bez šīs pacietības, kārtības un pastāvīgas pacietības ir vajadzīga arī gudrība, par sudraba lodēm un tā tālāk, kas ir gudrības sudraba tips, jā. Ir vajadzīgs arī griba.